Labrīt, mēs klāt, jūs klāt, visi klāt un galdiņš arī klāts. Varbūt brokas. Papīri sadalīts, tas ļoti svarīgi. Mēs jau redzam papīriem, te brokastojamies pēc tam, vai pirms tam, vai pēc tam. Mēs ēteru laikā nevaram atļauties, un varbūt, ka tas būtu arī tā nepārāk zolīti. Bet toties mums ir prieks jūs sveicināt šajā piekdienas rītā. Ir akurāt 6:30, un rīt panorāmā ir... Kas pat ir datums aizmirsās? Vajag pārliecināties. Datums ir 16. janvārs. Un ja vēl kāds mums palīdzētu špikeri atvērt, vispār būtu ideāli. Lidijas un Līdas mēs suminām šodien vārdu svētkos. Un, jaunu gadījumā ir iegadījies, ka šodien svinat ko citu, lai piepildās. Lai viss izdevies un skaisti. Tā kā mīļas sveicieni mūsu brīnišķīgai televīzijas Lidijai, kuru vienmēr mūs sagaida ar smaidu, prieku un kādiem labiem vārdiem. Protams, daudz laimes arī visiem, kam šis ir dzimšanas datums. Par rīta panorāmas tematiem runājot par vēsturiski lielāko investīciju apjomu Latvijā, kā arī par pārtikas cenu mazināšanas plāna sekmēm, šorīt pirms 8 intervija ar ekonomikas ministru Viktoru Valaini. Tā kā nedēļas nogalē daudz pasākumu barikāžu laika atcerēja, tam pievērsīsimies arī mēs šorīt. Sarunājoties par Zemessardzes orķestra kopā ar koriem un solistiem plānoto koncertu, mēs nosargājām Latviju, tas svētdien Ķīpsels hallē. Šajā kontekstā arī par lietuviešu režisora Karoļa Kaupiņa jaunāko spēļu filmu Janvāra gaisma, kas sasaucas ar Baltijas valstu vēstures lūzuma brīdi 90. gadu sākumā. Pie mums būs filmas režisors un arī producente. Bet par siltumu, ne tikai gaismu, ko iespējams gūt Salaspils oranžērijā, sižets vēl šajā pusstundā. Uzzināsim, ko tur šajā sezonā var redzēt un sajust. Pie kaktusiem dosimies neklātienē, paskatīties, pasildīt rociņas. Turpat 100 nevajag. Tas vēl labi, cita sezona. Labrīt, kolēģi! Labrīt, kolēģi! Rokas augstas! Rokas augstas, bet ņemot vērā, ka arī tikai 3 spēles mēnešu laikā ir Elvis Mirzikins aizvadījis. Viņam varbūt šobrīd nedaudz grūtāk ar savu pozīciju komandā, bet atkal viņš ir atgriezies vārtos un šonakt aizvadīja izcilu spēli, sekmējot arī Kolumbusas panākumu tikai viena ielaista ripa, 30 atvairīta metienu un gandrīz 97 atvairīta metienu procenti. Tas nozīmē ieliec vēl vārtos. Un viņš ir atgriezies, kā saka, Karalis ir atgriezies. Elvis in the building. Viņš tur arī būs, jā. Tas nozīmē. Ilzē, mums nekas daudz neatgriežas. Mums jau ir nostabilizējusies ar visām ķepām, iecirtusies ledu ziema. Tieši tā, ziema turpinās, īstais laiks baudīt ziemas priekus, jo šobrīd prognozes rāda, ka ziema mūs priecēs līdz pat mēneša izskaņai pēc tam, kas zina, varbūt paliks siltāks. Tādēļ jādodas slidot, jādodas uz kalniem, protams, jāievēro drošība, bet arī silti jāsaģērbas šajā rītā Latgalē. Dagdā un Daugavpilī gaisa temperatūra ir ap -20, -21 grādu. Pārējā valstī arī termometrs stabiņš noslīdējis zem nulles, bet, piemēram, Ventspils novērojuma stacijā šajā rītā tikai -4 grādi. Dienā gaisa temperatūra paaugstināsies līdz -3, -13 grādiem, un arī dienā vēsākais laiks būs Vidzemē un Latgalē. Debesīs parādīsies saule, arī šobrīd skaidrākas debesis ir Latgalē. Arī citvieta vietām starp mākoņiem tātad ir novērojama skaidrošanās, bet valsts vidienē mākoņu dienas gaitā arī būs vairāk, tādēļ, piemēram, Rīgā tikai dažbrīd starp mākoņiem pašķirsies kāds saules stars. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra ir ap -10 grādiem, dienā tā paaugstināsies līdz -7, -9 grādiem. Un tātad šodien un arī turpmākajās dienās Latvijā nokrišņi nav gaidāmi. Saeimā šodien norisināsies barikāžu 35. gada dienai veltīta konference. Tajā vēsturnieki, tiesību un drošības eksperti akcentēs barikāžu pieredzi kā unikālu un nevārdarbīgas tautas pretestības piemēru. Nedaudz gribās uz siltajām zemēm. Pavilinājām jūs, varbūt skaties, vilciens, maršrutka, maršruta taksometrs. Kas uz Salaspils ir dažādi, var ar personīgu auto arī. Palēto. Ekskluzīvi aizripināt uz siltām zemēm. Tā kā variācijas ir. 6:58 minūtes jau un... Kontrastam tagad atgriežamies ziemā. Jūs ar ziemu pie mums. Ziemā un palūkojamies vēsturē. Kā jau minēju, tad šajā rītā Latgalē gaisa temperatūra pazeminājusies līdz -20, -21 grādam, bet šī datuma nacionālais augstuma rekords, gana iespaidīgs. Karīna pat pajautāja, vai tas ir bijis Latvijā tik augsts. -41,8 grādi Skultē 1940. gadā. Bet ne pārāk sen, pirms jau 6 gadiem, gaisa
gaisa temperatūra šajā datumā ir bijusi pat ap +10 grādiem, un tad laiks ir bijis silts. Un kas zina, varbūt tieši tad mēs arī domājām, kaut nu būtu augsta balta ziema. Nu, mums ir iespēja šo te ziemu baudīt, jo arī Latvijā teju visās slepošanas trasēs ik viens slēpni tiek aicināts. Izņēmums ir Vēncpils puse, tur gan kalns ir aizvērts, bet citur gan, un sniega sagas biezums trasēs ir no 30 līdz 50 centimetriem. Tā ka nedēļas nogalē, ja plānu nav, tad var doties uz kalniem. Bet, ja par šī brīža situāciju, tad visā Latvijā rīts ir augsts, īpaši Latvijas austrumos. Latgalē gaisa temperatūra šobrīd vēl aizvien ir ap -20 grādiem, bet Vēnspilī turpretī šobrīd ir -4 grādi. Valsts austrumos arī mākoņu debesīs ir mazāk, tur vietām debesis skaidras. Citviet Latvijā mākoņu gan ir vairāk, puš lēns līdz mērens dienvidu austrumu vējš, un gan no rīta, gan rītdienā nokrišņus nesagaidīsim. Gaisa temperatūra dienā būs tātad no -3 līdz -13 grādiem, un arī dienas gaišajā laikā vēsākais laiks būs Vidzemē un Latgalē. Rīgā mākoņu būs samērā daudz, kādā brīdī starp tiem gan pavīdēs saule. Gaisa temperatūra būs ap -7. -9 grādiem. Un arī brīvdienas Latvijā aizritēs ar augstu, taču sausu laiku, un arī nedēļas nogalē mūs gana bieži priecēs saule. Šobrīd laika ziņās tas viss, un vārds atkal kolēģiem. Esiet sveicināti. Labrīt. 7. un 16. janvārs, un tādas skanīgas personības mums ir šai datumā izrādās dzimšanas dienas. Viktors Lapšēnoks. Mēs esam sieviešu maestro jubilēja, un šī ir tāda absolūti ļoti cieši saistīta personība. Un dziedātājs mūziķis Andris Ērglis, visripojošākais no visiem Latvijas akmeņiem, kā viņi dažkārt arī dēvē. Un Aija Andreja Vaišpura, skaties, arī komplektiņā. Turpat, tā kā sirsnīgi sveicieni, jā. Visiem arī viņu skanīgo balsu un muzikālās personības cienītājiem. Jā, zvaigznes tā salikušās, ka labi mūziķi, acīm redzot, 16. janvārī dzimst. Bet kā šodien atceramies barikādes pirms 35 gadiem un ko visspilgtāk vēlamies izcelt no savām atmiņām? Par to jau pēc brīža plašāk, arī stāstot par svētdien Ķīpselā gaidāmo koncertu, mēs nosargājām Latviju. Nedaudz vēlāk temats par vēja enerģiju un tās ieguves palielināšanu Latvijā. Ekspertam taujosim par mūsu perspektīvām vairāk izmantot atjaunīgos avotus un kā tas ietekmētu kopējo enerģijas cenu līmeni. Jā, savukārt pēc 7:30 piedāvāsim ielūkoties aizraujošā mūsdienu ceļojumā cauri Leonardo da Vinci dzīvei un darbiem, ko piedāvā multimediāla un interaktīva mākslas pieredze Da Vinci Genius. Un sāksim pusstundu allaža ar ziņām. Kā Latvijas skolām un pirmsskolas izglītības iestādēm veicies ar pāreju uz mācībām latviešu valodā? Tas šodien tiks analizēts šim tematam veltītā konferencē Pārmaiņu ceļš uz vienotu skolu. Labrīt, piekdienas rītā 16. janvārī. Jā, un mēs jau pavisam drīz dosimies tādā virtuālā ceļojumā pie kāda vīra, kurš ir zināms gan kā arhitekts, gan anatoms, gan botāniķis, gan skulptors, gan inženieris, gan izgudrotājs, gleznotājs, protams, rakstnieks par Leonardo da Vinci. Un jau drīz mēs ienirsim viņa pasaulē un tajā, kā man svešvārdu lietojot, imersīvajā, jeb tad iegremdējošajā vidē. Bet šobrīd gan daži citi pieturpunkti vēl rīt panorāmā turpmāko stundu.
Vai un ko šogad budžets paredz uzņēmēju atbalstam? Un kādi ir ZZS iebildumi pret kriminālu atbildību par dalību karteļu vienošanās? Ekonomikas ministrs Viktors Valainis studijā būs jau šajā pusstundā. Pēc 8 savukārt tiksimies ar lietuviešu režisoru Karoli Kaupini, kura jaunākā spēlfilma Janvāra gaisma par notikumiem 90. gadu sākumā Lietuvā ir šonedēļ piedzīvojusi pirmizrādi un no šodienas skatāma kinoteātros visā Latvijā. Un vēl tuvāk 8:30 pie mums viesosies tautas deju ansambļa Teiksma, dejotāji un vadītāji, kurus izvaicāsim par rīt gaidāmo Teiksmas deju lielkoncertu Soļi rakstos. Viņš tiešām bija ģēnijs, jo tik daudzas jomas profesionāli pārstāvēt un vēl ielikt pamatus daudzās no tām, reti kurš šķiet pasaules vēsturē un apzinātajā civilizācijā ir spējis. Leonardo da Vinci. Jā. Pie viņa gluži nedosimies, bet ar viņas caur svētību. Ilzi, ar viņas palīdzību. Ilzi, labrīt vēlreiz. Esam gatavi ieskatīties kādā citā pasaulē. Lūdzu, vārds tev. Šobrīd 12 minūtes pār 8 un vēl kādu aktualitāti izstāstām. Svinīgā ceremonijā Liepājā tiks iesvētīts valsts robežsardzes patruļa Bārta karogs. Jā. Patruļkuģa. Patruļkuģi, tieši tā. Turpmāk šis kuģis pildīs dienestu, sargājot valsts jūras robežu un arī mieru Baltijas jūrā. Worldwide as well. Free it remains. Paldies. Lūk tā, tik tālu saruna par jauno filmu, kuras nosaukums Janvāra gaisma, kas šodien nonāk uz kinoekrāniem Latvijā pēc pirmizrādes, kas piedzīvota 13. šajā nedēļā janvārī. Tukuma muzeja 90. jubilejas gada izstādē sākums ir vērtīga ne tikai ar savu mākslas darbu zelta izlasi, bet arī iespēju ieraudzīt, kāda 1936. gada janvārī izskatījās muzeja dibinātāja Leonīda Āriņa izveidotā pirmā izstāde. Jā, šobrīd Tukuma muzejs glabā vienu no bagātākajām mākslas darbu kolekcijām Latvijā, kurā pārstāvēti nozīmīgi Latvijas mākslinieki. Un uz Tukumu devās žurnāliste Ilze Strenga. Paldies, Ilzīt. Mēģināsim nenosaukt, kā jau mēs esam visu laiku mēģinājuši, bet es domāju, ka rūdījums iestājas. Ar laiku jau, piemēram, tā āda uzdeg un arī biezāk uzauga. Es domāju, un nelaiž vairs augstumu klāt tik daudz. Raidījuma izskaņā, kā ierasts, nedaudz dažus pieturpunktus iz ziņu klāstu iedosim. Saimā šodien norisināsies barikāžu 35. gada dienai veltīta konference, bet nedēļas nogalē arī citviet Latvijā gan atceres pasākumi, gan koncerti, godinot barikāžu aizstāvis. Savukārt konferencē pārmaiņu ceļš uz vienotu skolu tiks analizēts tas, kā skolām un pirmsskolas izglītības iestādēm veicies ar pārēju uz mācībām latviešu valodā. Bet svinīgā ceremonijā Liepājā tiks iesvētīts valsts robežsardzes patruļkuģis Bārta, tā karogs, lai jau drīzumā šis kuģis varētu sargāt mieru Baltijas jūrā. Jā, piebildīšu arī par filmu Janvāra gaisma, ar ko mēs ar režisoru Karoli Kaupini šajā rītā sarunājāmies. Viņš ir Lietuvas 2025. gada personība. Ar viņu arī būs iespēja tikties pēc īpaša seansa Forum Cinemas šovakar 6:30 arī šis filmas, tāda publiskā pirmizrāde. Formālā ir bijusi, bet uz kinoteātriem, kinoekrāniem, kinoteātros šī filma nonāk no šodienas. Jā, un, protams, LTV programmai sekojam, jo tur arī gan šie te koncerti tiks translēti, gan arī droši vien, es domāju, saturs barikādēm būs vēl gana plašs. Un tas viss, protams, kulminēsies nākamnedēļ 20. janvārī. Bet par to jau nākamnedēļ. Ko mēs piekdienā par nākamnedēļ? Raimonda, var būs kaut kāda noteikti sportiska? Noteikti, jā, mēs jau redzējām deju soļus labā izpildījumā, un tas noderēs arī mūsu biatlonistiem šodien sprinta sacensības Rūpolnīgā un 25 pāri arī 3 LT7 tiešraidē. Un šodien ir Eiropas čempionāts daļslidošanā turpinās ar pāris lidojumu. Tur gan nav latviešu, bet vienmēr bauda paskatīties, kā pāri veic šos graciozos deju soļus uz ledus. Skaisti jums arī iedejot nedēļas nogalē, un, protams, tiem, kam rīt darba diena, veiksmīgi izturēt ar smaidu sejā. Atcerēties šo faktu galvenais, ka rīt ir darba diena, jā, un neaizrauties piekdienas vakarā. Bet kādu pipariņu, kādu aso uz zobu noteikti varat uzlikt, jo šī ir starptautiska aso ēdienu diena. Varbūt tā, lai ar kosmosu saslēgtos, tad nedaudz kaut ko tādu spicāku arī var uzkost. Ilzīt, arī tev sveicieni. Visi kopā atvadamies tiešām. No Teiksmes un brīnišķīgas brīvdienas. Lai sokas. Brīvdienu. Ko? Brīvdienu.